Pirms 10 gadiem, pateicoties ilgi lolotai idejai un cilvēku labējai gribai, plašajā pasaules rakstnieku māju kartē radās vēl viens punkts, kur dzīvo valoda, kur satiekas pieredzes, kas katrs savā mēlē stāsta rakstniecības mistēriju, kurā piedalās dzīve, nāve un mīlestība. Starptautiskā Ventspils rakstnieku un tulkotāju māja. Bijusī vēsturiskā Rācnama ēka, kas atrodas laukumā starp atjaunoto pilsētas biblioteku un luterāņu baznīcu, pārtapa valodas mājā, dodot iespēju strādāt un satikties domu biedriem no visas plašās pasaules. Radīšanas celles mūsdienīgi aprīkotas, tomēr nezaudējušas vēstures pieskārienu, gadu gaitā Ventspilī uzņēmušas valodas ceļiniekus no visas pasaules. No Liepājas līdz Ņujorkai, no Berlīnas līdz Tokio, no Rīgas līdz Pēterburgai. Mājas iekšējais dārzs, podiņu krāsns un šķīstītava jeb pirts patiesi rada sajūtu, ka pašam rakstīšanas procesam ir kāds sakars ar ticību, dievišķām atklāsmēm un padošanos grēcīgiem priekiem. Rakstnieki un tulkotāji bieži mēdz apgalvot, ka viņu īstās mājas ir valoda. Lai kādās mēlēs viņi runātu un radītu, lai kur dzīvotu, lai kur ceļotu, patiesi. Vienīgās viņu īstās mājas ir valoda. Vienlaikus racionāls un irracionāls brīnums, kas palīdz pārradīt realitāti. Izteikt, stāstīt savu pasaules pieredzi dzejā, prozā, dramaturģijā, tulkojumos. Angļu rakstniece Virģīnija Vulfa uzskatīja, ka no laicīgās pasaules labumiem nekas daudz, lai radītu, rakstniekam nav vajadzīgs, tikai nauda un sava istaba. Mūsdienu pasaulē, kurā rakstnieks kā ik viens sabiedrības pilsonis ir ierauts ikdienas nervozajā plūdumā, šī vajadzība sāsinājusies kā jau kad. Tādēļ nav brīnums, ka tik iecienītas un mīlētas īpaši Eiropā kļuvušas rakstnieku un tulkotāju radošās mājas. Uz brīdi tu esi prom no ierastās dzīves, prom no ikdienas un dzīves pienākumiem un atļaujies dārgo prieku būt pilna laika rakstniekam. Tu pārradi realitāti un esi kopā ar saviem domu biedriem, brāļiem un māsām valodā, un tevi pārņem mierinoša sajūta, ka ir daudz tādu šajā racionālajā un pragmatiskajā pasaulē, kuri velti sevi grūtajam, skaistajam un ekskluzīvajam valodas darbam.
rakstīju, kur es gāju, tur dziedāju, lai rītāji vakarāji, kur es gāju, tur dziedāju, lai rītāji vakarā. Ņem dievīgi dzelža šķeres, nolīdzini meža galus, nolīdzini meža galus, lai dziesmīņa pāriskana, nolīdzini meža galus, lai dziesmīņa pāriskana. Tikai debesis, jūra vienā, zaļa meža strēle otrā pusē un gājējs, kas min krasta oļus un atbrīvo savas domas radīšanas mirklim. Te viss ir viena vieta. Vientulība un sarunas, darbs un attālpa, dienišķā maize, zupa un vīns. Ventspilnieki pieņēmuši rakstniekus kā savējos. Vismaz daļa no šī gadsimta skaistākajiem valodas dzīves un mīlestības stāstiem radušies te, Valodas mājā Ventspilī.